Viesītes mototrasē uz sacensībām Retro Motocross 2015 bija ieradušies ap 180 dalībnieku, kā arī vairāk nekā 300 skatītāju. Retro Motocross Latvijā notiek jau 6. gadu un šogad tieši Viesītes mototrasē bija iespējams vērot fināla sacensības. Katru gadu mums ir 6 posmi, un atkarībā no trases saimniekiem, kurš mums ko piedāvā, mēs izvēlamies konkrētu pilsētu vai lauku teritoriju, kur ir pieejamas labas trases, latas, plašas, un kur arī rīkojam. Sacensības notika ne tikai starp retro motocikliem, bet arī mūsdienīgiem braucamrīkiem dažādās klasēs. Turklāt šeit bija iespējams sastapt gan pavisam jaunus motobraucējus, gan sirmus veterānus. Neviens dalībnieks atzīst, ka šis sporta veids viņam ir asinīs. Oi, mēs pēc laikā jau braucu jau, un tad vienu laiku pārtraucu, bet, slimība tāda. Tagad atkal atsāku. Bet man nevar darīt, nav ārstējams. Tehnika, protams, vajadzīga, bet, ja tu esi piedzimis tam, tad būs labi, tehniku dabūt. Tas ir asinīs? Jā, tikai tā, jā. Jo kam ir asinīs, tas labi brauc, to jau var redzēt. Viens no gaidītākajiem startiem nenoliedzami bija retro motociklu spēkošanās. Vecie spēkrati slēpj īpašu šarmu, kas uzrunā gan pašus braucējus, gan viņu līdzjutējus un skatītājus. Vispār motokrosā es braucu jau 15 gadiem. Un es jau piedalos arī citos krosos, un retro krosos piedalos, tāpēc, ka tā amatieri var piedalīties. Nav tas ātrums tik liela un nav tik bīstam varbūt kā kaut kā. Kāds mērķis šodienas sacensībās? Kādas sajūtas pirms starta? Jāuzvar. Vismaz rīniekā jāievarās. Sajūta ir tā, nervi ir viss jau vārās, kājas rokas trīc, bet kaut kā turot. Kādas sajūtas šodien pirms starta? Bišķi sirsnīgi trīc, bet ir un pa pīto, un tāpēc būs ko pacīnīties. Kāds ir mērķis? Čempionu tituls šogad. Pāris posms tas izlaids, bet esmu saķēries to trīnieku, kopērtējumu stabulā 2 punktus, tur 3. vietā, bet vajadzēja būt, ka būtu labi. Trasi sacensībām bija izdevies sagatavot godam, nodrošinot drošus braukšanas apstākļus sportistiem un dinamiskas aizraujošas sacensības skatītājiem. Trase ir fantastiska, segums ir fantastisks, ir kolosāli smilts bijusī Grants karjera, un pirms tam ir īsti lietas, viņš visi piesūcies un pamatīgi mitrs, un vēl mēs nolaistiem šodien no rīta vēl papildus virskārti, lai būtu patiešām mitrums, lai neveidotas putekļi. Uz Viesīti atbraukuši bija ne tikai dalībnieki no visas Latvijas, bet arī vairāki sportisti no Lietuvas. Viņi atzinīgi vērtēja gan trasi, gan sacensību organizatorisko līmeni Latvijā. Tomas Viesītē ieradies no Biržiem. Ar motokrosu viņš aizrāvies jau 2,5 gadus, un Viesītē mērķis ir pārbaudīt savus spēkus, kā arī gatavību turpmākajām sacensībām. Сегодня хорошо потренироваться перед нацией motokrosa. Mērķis šodien ir kārtīgi patrenēties pirms motokrosa Vācijā. Tādēļ arī atbraucam uz šejieni. Patīk, ka šeit Latvijā ir ļoti daudz dalībnieku un ļoti laba trasa. Kāda liekas šodienas trase? Diezgan grūta. Kāpēc grūta? Daudz jāstrādā kantējiem un ir ļoti daudz smilšu. Sacensību rīkotāji pateicas par sadarbību un atbalstu Viesītes novada pašvaldībai, kā arī sportistiem un līdzjutējiem. Ar nepacietību gaidīs tiks arī Retro Motocross 2016.